Sveiciens visiem, kuri pievienojušies podkāstam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāna. Šis ir podkāsts, kurā es pētu dažādas iespējas un grūtības, ar ko cilvēks sastopas savos karjeras ceļos. Šodien man gribētos tev, klausītāji un skatītāji, pajautāt, vai tev ir kādreiz bijusi tāda sajūta, ka tu esi pārstrādājies? Tā kā tā sajūta, ka darbi, tā kā tāds ūdens jau smeļās mutē, vairs nevar redzēt ne galu, ne malu, vai arī, piemēram, pēc darba dienas. Kad ir grūti atslēgties no darba jautājumiem, visu laiku pa galvu griežās vēl domas par darbu. Un cik bieži tā ir? Vai tā ir katru dienu, vai tās tādas īpašas kaut kādas reizes un notikumi? Vai tev ir tā bijis, ka dodoties atvaļinājumā, tu esi milzīgā stresā, jo tu jau saproti, cik daudz vēl darbu ir jāizdara un kas tas viss gaidīs, kad es būšu atpakaļ no atvaļinājuma? Vai vispār tu proti atvaļinājumā kvalitatīvi atpūsties un atslēgties arī atvaļinājumā no darba jautājumiem? Un vai tu vispār regulāri izmanto visu to sev piešķirto atvaļinājumu? Lūk, man liekas, ka šie visi jautājumi tiešām ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies būt līdzsvaroti strādāt un darīt arī visu, ko citu, un justies labi, protams, tādā ilgtermiņā. Un tāpēc es gribu šodien piedāvāt mums sarunai tēmu par pārstrādāšanos. Un attiecīgi tas noved arī pie izdegšanas jautājumu, uz ko es skatīšos droši vien kā uz tādu darba konteksta fenomenu. Kas tad notiek ar to hronisko darba stresu, ar ko mēs kaut kādā diezgan ilgstošā laikā nespējam tikt galā? Un kā faktiski efektīvi šo stresu vadīt, tā, lai sev palīdzētu kvalitatīvi atpūsties un pēc tam arī noteikti atjaunoties, lai atkal dotos darbos. Un, lai par šo visu diskutētu, pie manis viesos šodien ir certificēta psihoterapijas speciāliste ar 20 gadu pieredzi personāla vadībā. Tā ir Žana Upiniece. Sveika, Žana! Sveika, Elīna! Man milzīgs prieks tevi šodien šeit redzēt. Klau, tu praktizē gan individuālo psihoterapiju pieaugušiem, bet tu vadi arī psiholoģiskā atbalsta grupas profesionālās izdegšanas pieredzes tādiem jautājumiem, vai ne? Jā, es esmu to darījis, jā. Vai tā izdegšanas tēma un šī te ievirze ir tev apzināti speciāli izvēlēta kā tāda interešu joma? Jā, tā ir apzināti izvēlēta, gan tāpēc, ka ir pašai nācies izdegt, bieži vien tur mums tā interese sākās, ka paši kaut ko piedzīvojam, vai ne? Tad strādājot organizācijā, redzot cilvēkus, kolēģus, ar kuriem tas notiek, un vienkārši atbalstot viņus un mēģinot balstīt tad, kad ir grūti un palīdzēt tikt uz kājām pēc tam. Un tagad jau citām plēsot satiekoties ar klientiem, kuri to piedzīvo, un diezgan daudz klientu to piedzīvo un ar to vēršās no dažādām profesijām, no dažādām vidēm, vai ne? Un tas ir tas, kas notiek, tas, kas turpinās, kas visdrīzāk arī nekas neliecina, ka tas varētu mainīties vai mazināties. Vai ne? Lūk, tieši par to arī gribētu šodien parunāt. Šī izdegšanas tēma man jau brīžiem šķiet, varbūt manā burbulī, ka visi jau par to runā, visi jau tā zina, cik var par to runāt, bet man visu laiku kāds tādā netiešā veidā atgādina ar tādiem jautājumiem, ka tad es saprotu, tomēr nav tā, ka visi zina un visiem jau ir apnicis. Un tad man likās, īstenībā mana podkāsta tēmas ietveros jau patiesībā tāda tiešām pārstrādāšanās izdegšanas tēma ir ārkārtīgi klātesoša mūsu karjeras ceļos, ir vērts par to runāt, bet es laikam gribu piedāvāt šodien klausītājiem citu perspektīvu vai citu skatu punktu, ka mēs ar tevi paskatāmies tieši caur to pārstrādāšanās ieradumu ceļu, kas tad mūs diemžēl var novest pie tās izdegšanas vai kas mūs noved un kā pa ceļam tos riskus apzināties vai tos elementus atpazīt un līdz tam nenonākt un kā atjaunoties, kā atpūsties. Tā kā laikam mēs varētu šodien tā mēģināt paskatīties uz šo te jautājumu, bet es zinu, ka tu viņas arī pētījusi. Jā. Un tu varēsi padalīties ar tādām svaigām, jaunām atziņām, perspektīvām, kas man liekas ir tiešām vērtīgi un interesanti. Tā kā laižam, vai ne? Jā. Lūk, ja mēs par izdegšanu, lai vispār saprastu to pārstrādāšanās vai to saistību, kas mūs var novest tai skaitā līdz izdegšanai,
ja tev tādiem saviem vārdiem būtu jāpasaka, kas ir tā izdegšana, kā tu to skaidrotu? Var runāt par to, kas ir izdegšanas definīcija, var runāt par izdegšanas cēloņiem, par izdegšanas procesu, par izdegšanas apmēriem, apjomiem, dažādas dimensijas, kā to apskatīt. Ieskatās uz definīciju, tad tas vairāk apskatījā, kā mēs varam pazīt, ka tā ir izdegšana, tad visbiežāk tiek lietot šeit trīs pazīmes, tāda emocionālais izsīkums, kas vairs neko nevar, tad ir tāda depersonalizācija, cinisms, tāda atsevišķināta sajūta, ciniska attieksme, tādi ironiski jociņi, un visbeidzot neproduktivitātes sajūta, ka es neko vairs nevaru izdarīt, man vairs nav nekāda kompetence, ka tas ir šie trīs visos līmeņos, tas ir tas, kā var atpazīt, ka tā izdegšana visdrīzāk ir klātesoša. Bet, ja runā kā par procesu, tad viņi ir tāda. Viņi var būt grūti satverami, tāpēc, ka tas nav viens brīdis, kad tas notiek ļoti pakāpeniski. Un bieži vien ir grūti arī pateikt jā vai nē, ir vai nav. Tā pakāpe var arī atšķirties. Vai ne? Tad, ja ir tāda kārtīga izdegšana, tas līdzinās tādam sabrukumam, tad visdrīzāk to var pateikt. Bet es teiktu, ka ir, mēs bieži vien varam ilgstoši dzīvot tādā stāvoklī bez 5 minūtēm izdedzis. Mēs varam gadiem tādā stāvoklī pavadīt, un liekas, vēl mazliet, vēl līdz šī projekta beigām, līdz atvaļinājumam, labi, līdz nākamajai nedēļai, vai ne? Un tādiem šādā veidā diezgan ilgstoši izturēt, patiešām izturēt. Lūk, tieši es gribētu, vai ne, par šo periodu runāt. Varbūt šī epizode nav tieši par to, kad jau tu esi izdedzis, un tad visticamāk un cerams, tu vērsies pēc ārsta palīdzības, un tu vari, vai ne, doties, kā saka, veseļoties, kas arī ir ilgstošs nopietnas process, bet kamēr vēl tas nav, ka pa ceļam šito bez 5 minūtēm, un visu, ko tu tajā brīdī vari piedzīvot, un kā tu vēl sevi vari atvilkt atpakaļ. Es ceru, ka var vēl sevi tur atvilkt atpakaļ. Vai tas ir tāds progresējošs, un tas ir tikai vienā virzienā? Gan. Jā, ir cilvēki, protams, kas var atvilkt vai pamanīt, bet kāpēc tas bieži vien ir progresējošs, ka tur ir tā apzinātības lieta, ar mani kaut kas notiek, un es kā jūtu, bet reizē es līdz galam neapzinos, kas tas ir, un es kaut kādā mērā noliedzu to, kas notiek. Darboholismu kādreiz salīdzina ar alkoholismu. Kurā brīdī alkoholiķis var sākt ārstēties, un tajā brīdī, kad viņš saka, es esmu alkoholiķis. Vai ne? Kamēr visi citi viņam saka, tu esi, tā ir tavu problēma, un viņš saka, nē, es tikai šādi tad iedzeru, tad tā ārstēšanās, tā apstāšanās, viņa nenotiek, ir jāsasniedz kaut kāds kritiskais punkts, lai spētu apstāties. Un ar to darboholismu, kā mēs to kādreiz saucam, ir kaut kā līdzīgi. Vai ne? Ka es diezgan ilgi, man liekas, ka es varētu izturēt un vēl mazliet, un nav jau tik traki, un citiem varbūt ir vēl trakāk, un tad tas ritenis turpinās. Un reizēm šī kritiskā punkta sasniegšana, ko ļoti negribās, un es negribu nevienam novēlēt, bet tieši tas ir tas pagrieziena punkts. Ne? Un tad notiek kaut kas būtisks, tiek sasniegt kaut kādi griesti, pēc kuriem ir tāda, tiek piedzīvots kaut kas visbiežāk veselības jomā, ko var saukt par tādu vai cita veida tādu sabrukumu. Un to pavada tāda sastapšanās ar savu nespēju. Ar to, ka tāda padošanās sajūta, tāda skatuves pamešana, ka es esmu visu darījis un es nevaru. Viss šeit ir beidzies. Vai ne? Un kādreiz ļoti palīdzoši ir skats no malas. Ko es esmu organizācijā piedzīvojis, ka man ir bijis jāuzrunā cilvēki, ir viņu vadītāji teikuši, viņu kolēģi teikuši, ka klau, man liekas, ka tur kaut kas notiek. Un tad es uzrunāju cilvēku un saku, paklau, man liekas, ka šis ir tas, kas ar tevi notiek. Man liekas, ka ir laiks apstāties, man liekas, ka ir jāņem pauze. Un tad tas cilvēks tā kā uz brīdi varētu teikt, tā kā atjēdzās, ka kāds cits to nosauc vārdā, tas viņam ir palīdzoši. Tā ka tad, kad mēs esam organizācijām blakus kolēģiem, tad redzēt otru, un kas ar viņu notiek, mēģināt runāt ir vērts, jo tas var palīdzēt. Ne? Jo tā pārstrādāšanās viņa ir kaut kādā ziņā ir tāda ieiešana tādā tunelī, tā varētu teikt, tas skats uz savu dzīvi un uz savu situāciju, viņš tā kā sašaurinās.
Un bieži vien cilvēks ir ļoti daudz ko upurējis, viņš ir atteicies no brīvā laika aktivitātēm, viņš ar ģimenei nevēl tik daudz laika, brīvdienās viņš vienkārši atguļ vai, tā kā zombijs staigā pa māju, milzīga atbildības sajūta, būtībā neatjaunojas, ja. Viņš ir, tāds kaut kādā ziņā jau izmainīts, ja, tā var teikt, viņam ir grūti kādreiz ieraudzīt, kas ar mani notiek. Jā. Un es noteikti gribu piemetināt vēl vienu lietu, kas man liekas ārkārtīgi būtiski, un kāpēc mēs, es domāju, turpināsim runāt par izdegšanu, un kāpēc arī ir jāturpina, jo to pārstrādāšanos, mēs to saucam pārstrādāšanos, ja? Bet kas tur notiek? Cilvēkam pakāpeniski rodas sajūta, kas ar kaut ko netiek galā. Ne? Un tādā mūsu produktivitātes un sasnieguma kultūrā viņš jūtās ļoti vainīgs par to, viņam ir kauns. Un šo te izdegšanas lietu un pārstrādāšanās lietu pavada kauns. Un tieši tāpēc teorētiski par to runāt ir viegli, ja vieglāk, bet tad, kad tas notiek ar mani, tad to atzīt, par to runāt, kaut vai aiziet pie vadītāja un teikt, paklau, es vairs nevaru, es plīstu pa visām vielēm, tas ir ārkārtīgi grūti. Jā, protams. Jā, īpaši, ja cilvēks strādā augstu sasniegumu organizācijā, kur kultūra ir varēt sasniegt vairāk, tālāk, augstāk, ja, tad tas ir gandrīz vai neiespējami. Ja. Sievietēm vēl kaut cik, vīriešiem vēl grūtāk. Ja. Es domāju, ka vīrieši neizdeg mazāk kā sievietes, bet cik es esmu praksē redzējis, man ir krietni mazāk gadījumi ar vīriešiem, ka tas ir tā, ka ticis uzlikts uz galda un ka tas ir tas, kas notiek. Šāda pieredze krietni mazāk nekā ar sievietēm. Ja. Tieši tāpēc, ka tas kauns, ja, atzīt, ka es kaut ko nevaru, ka es ar kaut ko netiek galā, ja, tas cilvēciski ir ļoti grūti pārdzīvojama lieta, ja, emocionāli ļoti grūti. Bet mums ir kaut kādi pasaules statistikas vai pētījumi dati, ka viens vai otrs dzimums tiešām biežāk izdeg vai ne? Tādi pētījumi dažādi, un es teiktu pat pretrunīgi, atšķirās pa valstīm, pa laikiem, bet, ja tā kopsavilkt, tad vairāk iezīmējas tendence, ka vairāk izdeg sievietes un vairāk izdeg jauni cilvēki. Bet tāpat laikā ir arī, kas saka, ka, piemēram, pēc 55 izdeg, ja? Bet tas, par ko savukārt ir diezgan apliecinoši dati un kur varbūt arī vispār izdegšana kā tēma sākās, attiecībā uz palīdzošajām profesijām, ja, kas ir sociālai darbinieki, mediķi, psihologi, es teiktu, arī skolotāji, arī policisti, ja, un visur, kur ir darbs ar cilvēkiem, ja, kur ir arī diezgan grūti novilkt kaut kādas striktas robežas. Ja, un, ja es domāju šobrīd par tādu mūsdienu biznesa vidi, tad man gribētos domāt, kur parasti ir ļoti liela orientācija uz sasniegumiem, veiksmi un panākumiem un peļņu un šiem mērāmajiem faktoriem. Es domāju, ka tā arī ir pietiekama augsta riska vide. Jā, to, ko tu minēji arī, kā jau mēs tā no definīcijas skatāmies, protams, ko jebkurš var papētīt un paskatīties, tur, man liekas, arī tā Pasaules veselības organizācija uz viņu skatās kā uz darba kontekstu fenomenu, uz šo te izdegšanu. Un tās 3 lietas, ko tu ieskicēji, es tieši par viņām domāju, vai visām 3 jābūt, vai varbūt 2 no 3, un tas skaitās. Tā emocionālā izsīkuma sajūta ir vienkārši iztukšojoša sajūta, ka tu dod no tā, ka tev jau nav. Jā. Tu jau mīnusā esi. Jā. Jautājums, kā īstenībā to var atpazīt sevī, ka es dodu to, kā man nav? Jā. Es neesmu atjaunojies. Piemēram, brīvdienas ir pagājušas kā pirmdienas rītā es mostos ar varēšanas sajūtu, jeb ar to, ka es saņemos un uzkrāsoju un jau nevaru. Jā. Ja, no kurienes ir šis nogurums? Ja? Viņš visdrīzāk, šie emocionālie simptomi, viņi būs. Ja? Viņi būs primāri, tas pārējais jau iestājas, es teiktu, drusku vēlāk, ja tie emocionālie simptomi būs pirms tam. Bet šitā ir tā klasika, kur cilvēki saka, pa jokam, kur ir 90% patiesība un 10% joks, ka svētdienas vakarā jau viss riebjās un domā par briesmīgo pirmdienas rītu. Jā, es teiktu, ka tas ir nopietnas signāls. Vai ne? Tad tur, protams, varētu būt arī citi iemesli, kāpēc tas tā ir. Jā, varbūt es patiešām neesmu īstajā vietā, varbūt šis darbs man ir apnicis, ja es tur esmu kaut ko sasniedzis, vai tur notiek kaut kādas pārmaiņas, kas man nav pieņemamas. Tā nevienmēr būs tieši izdegšana. Jā. Bet ja tas atkārtojas atkal un atkal. Jā. Katru nedēļu. Katru nedēļu. Un vēl vakardien man klients jautāja, viņš saka, kā tas ir, ka es katru vakaru esmu šausmīgi noguris. Viņš saka, varbūt arī citiem tā ir, varbūt tas ir normāli.
Es saku, jā, cilvēki ir pēc darba noguruši, tas varētu būt normāli, bet tas, ka tu esi ļoti noguris un katru vakaru un ilgstoši, nē, tā nevajadzētu būt. Ka tev pēc darba nav spēka nekam, nekas neinteresē, vai ne? Tas nav normāli. Jā, tas nav normāli. Tā pakāpe, tā noguruma pakāpe, ka viņi ir tik intensīvi. Jā. Un katru dienu, teiksim, ja reiz pa reizē pēc kaut kādas īpašas grūtas dienas. Tas var būt. Jā. Okay. Un tāpat, ko mēs jau arī pieminējām, ka ir bijušas brīvdienas, bet es neesmu atjaunojies. Jā, es darīju to, ko es apmēram parasti daru, kas man līdz šim ir devis, tādu atpūtas sajūtu. Bet jau ilgstoši tas ar to nepietiek. Noteikti vēl parunāsim par atjaunošanos un par brīvdienām. Vēl par to cinismu tu minēji, par cinismu, tādu tā kā atsvešināšanās no darba, vai ne tā distancēšanās, ko tu minēji. Par šo es aizdomājos. Klausies, man dzīvē vispār ir bijuši diezgan daudz tādi kolēģi, tādi ciniski, ar lielu sarkasmu, un es vienmēr esmu vairāk uz to skatījusies, ka tā ir viņa tāda personības iezīme, vai ne tāda īpašība. Bet tagad, profesionāli attīstoties ar vien vairāk, es saprotu, hei, nē, varbūt tas ir kā simptomātika, kas par kaut ko liecina. Kā uz šo skatīties? Varbūt. Droši vien ir labi pazīt to cilvēku tuvāk, jā. Tiešām cilvēki joko dažādi un tā. Bet tā ir sava veida aizsardzība, vai ne? Jautājums, kas aiz tās ir? Jā, kaut kas, ko es darbā nevaru izturēt, kaut kas, kā es latviski runājot, dīloju ar situāciju, vai ne? Vispār man viņa nav pieņemama, bet tad, kad mēs kolēģiem tā teikt ierēcam par to un ciniskāk, tad kaut kā vieglāk paliek, vai ne? Man ar citu nesen bija viena klienta, kur tieši minēja, ka viņi atklāti komandā neizrunā kaut kādas tādas problēmas, bet tas, ko viņi dara, viņi visi iesmēja par to, tas viņiem tādi melnie jociņi. Tā arī nav kaut kāda varbūt simptomātika. Jā, un veids, kā pārvarēt kaut kādas grūtas situācijas. Jā. Tajā ir arī kaut kāds pozitīvais elements, vai ne? Ka vismaz jokos mēs vienojamies viens ar otru, kaut kādu redzējumu, jā. Un tajā var būt arī dabūt tādu atbalstošu to sajūtu, vai ne? Vismaz dabūt ārā kaut ko no sevis, neturēt sevi. Jā, vai ne? Tāds humors un joki un varbūt kaut kāda iesmiešana par kaut ko ir reizēm palīdzoši. Jā, bet mēs paši arī varam gan sevi, gan kolēģis noķert īpaši, ka mēs pamanam tās pārmaiņas, ka parasti tas kolēģis šitā nedarīja, ka viņš tik sarkastiski neizteicās, jā, ka tik it kā smieklīgi, bet reizē skumji. Jā. Tur tāda duāla tā sajūta parādās, un īpaši, ka tas iepriekš tā nav bijis. Visdrīzāk tas ir signāls kaut kam. Jautājums, vai tieši izdegšanai, vai kādām konkrētai situācijai, vai attiecībām, vai grūtībām. Man liekas, tas cinisms šajā kontekstā ir tāds, ja to var tā nosaukt, ļauns, viņš ir tāds nopietns. Viņš vairs nav ar to pasmiešanos, bet tur ir tāda dziļa, nopietna doma apakšā. Jā, tur ir kaut kāds dzelonis. Jā, tā kā trāpīt kādam kaut kur ar šo jociņu pēdiņās, vai ne? Jā, vai arī sev. Vai sev, jā. Un tad tās trešais par to efektivitāti vispār, kas samazinās skaidrs, ka darba un šī profesionālā efektivitāte. Cilvēkam arī pašam tā sajūta. Es neesmu tik labs vairs, kā biju līdz šim, nespēju vairs vai nestrādāt. Tā kā tas arī, man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka tas izdegšanas process un pati problēma kā tāda, viņi jau nav tikai individuālā līmenī. Jā, ka tur organizācijas līmenis un darba konteksts ir spēlē milzīgu arī nozīmi pareizi. Un tāpēc tie risinājumi jāmeklē gan katram cilvēkam pašam, jo viņš ir tajā situācijā, gan arī darba struktūrā jāmeklē risinājumi. Tā kā tas, man liekas, ļoti arī maina visu to mūsu tēmas toni, ja tā var teikt, jo mēs tomēr šeit nerunājam par kaut kādiem vājiem cilvēkiem, nespējīgiem, bet mēs runājam faktiski par ilgstošu disbalansu starp prasībām un starp resursiem. Tādās lielās līnijās. Jā, tā ir viena no teorijām. Ir diezgan daudz šīs teorijas, kas izdegšana apskata no dažādiem leņķiem, un tad viena ir šī prasību resursu. Jā, ka prasības ir lielākas nekā ir resursi, lai to izpildītu kādu veidu resursi. Ko tu domā par šo teoriju, par šo pieeju? Jā, viņi ir, es teiktu, pamat, viena no vienkāršākajām, jo, protams, tieši tur arī ir tas disbalans, vai ne, kad
ir organizācijā, piemēram, prasības, vai man pret sevi ir prasības, vai maniem vecākiem pret mani bija prasības, jo kādreiz tas arī sakņojās mūsu audzināšanā un pārliecībās, kas ir gūtas stipri jau sen, jeb savas vēstures pirmsākumos. Un tad kādreiz ir tā, ka galva man var, bet ķermenis vairs nevar. Tad prasības galvā ir tur, vai ne? Bet ķermenis jau sen ir uzdevis, viņš neguļ un neēd un neatpūšās un varbūt jau kaut ko lieto, lai izturētu. Un tā, tas ir tādā ķermeņa un individuālā līmenī, bet arī organizācijas līmenī, kad reizēm tie izvirzītie mērķi, vai tur ir pietiekams resurss, lai viņš sasniegtu, vai kādreiz ir labs jautājums, bet uz kuru bieži vien ir grūti atrast atbildes. Ja mēs sāksim darīt kaut ko jaunu un papildus, tad kas ir tas, ko mēs pārtrauksim darīt, jo resurss ir tas pats, bet bieži vien ir, ka mēs darīsim visu to pašu un vēl katru gadu jaunu mērķi, un mēs liksim kaut ko klāt, un tur uzreiz parādās tā situācija, ka ir tas disbalans. Klau, šajā kontekstā es vienmēr domāju, kur ir tā robeža vai pienākumu atbildības sadalījums starp darbinieku un organizāciju, kuram jāpasaka, hei, stop, šis man ir par daudz, kur ir otram jāpasaka, atvainot, tiešām te ir par daudz, ko mēs varam noņemt nost, respektīvi, tas ir ļoti komplicēts un ļoti klātesošs katru dienu jautājums. Pareizi, jo uzņēmums, protams, tur visu laiku kaut kādas idejas ģenerē un ir vajadzības un ir pienākumi un jauni uzdevumi. Cik liela ir darbinieka atbildība pateikt, šī ir tā robeža, es vairs nevaru, vai ja es šito darīšu, būs jau par daudz. Un otrādāk, kur tiem uzņēmumiem saprast, ko var un ko nevar? Jā. Es iezīmēju parasti uz 3 kontekstus. Viens ir tas izdegšana un pārstrādāšanās kā sociāls fenomens, kas ir pa sabiedrību vispār. Es ceru, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Otrs konteksts ir organizācijas konteksts, un vide un kultūra un attiecības organizācijā. Un trešais ir individuālais konteksts. Un šī te pārstrādāšanās, jeb izdegšana kā tās rezultāts ir tāds antropoloģijā kolēģi veic pētījumi, viņi to sauc par robežu objektu. Tas ir kaut kas vienmēr atrodas pa vidu. Tas faktiski nekad nav tikai individuāli, tikai par mani, tikai par manu audzināšanu vai manām darba spējām vai ne tādām pārliecībām. Tas vienmēr ir starp. Un ja mēs, piemēram, vienu ilustrāciju par kā tika ieviesta e-veselība, un kas notika ar ārstiem e-veselības ieviešanas laikā, kur viņi gan turpināja apkalpot savus pacientus, vienlaicīgi viņiem nestrādāja sistēma, viņi tur mēģināja kaut ko ar to darīt. Un es domāju, neviens tajā izdeg, un aizdegšana nebija viņa personīga lieta, galā, bet kaut kas ir starp veselības ministriju, varbūt kā sistēmas ieviesēju un konkrēto ārstu. Un tieši tāpat organizācijā, vai ne? Mēs šī konkrētajā organizācijā mums noteikti amats varētu sākt ar to, vai viņš ir pietiekami skaidrs, vai man vispār skaidrs, kādreiz tās robežas ir ļoti izplūdušas. Ir diezgan bieži situācijas, ka es kombinēju dažādus amatus, tā kā sēžu uz 2 krēsliem, vai ne? Tad tās pašas pārmaiņas, vismaz es raugoties savu pieredzi, varu teikt, ka nemitīgas tādas vai citādas, bet nekad nav tāds status quo. Kas nozīmē, ka mēs darām ikdienas pienākums plus apkalpojam kaut kādu pārmaiņu ieviešanu, kas tad ir papildus pienākumi. Attiecības ar vadītāju, kaut kāda skaidrība no viņa puses, vai ir atgriezeniskā saite, kā es varu saprast, vai es daru labi vai netik labi, vai ko man mainīt. Kādas ir attiecības komandā, kāda ir sadarbība, vai es esmu viens par visu atbildīgs, ja mums ir sadarbība, viņa ir laba, piemēram, kā notiek aizvietošana atvaļinājuma vai slimību laikā, vai ne? Un tad ir neliela komanda, 3 cilvēki, viens saslimst, otrs aiziet atvaļinājumā, un tad tas viens, kas viņam cits atliek, viņš ir beigts, diezgan īsā laikā, kam ir pienākums nodrošināt aizvietojamību, visdrīzāk tas organizācijas un vadītāju uzdevums, vai ne? Un šādi tas miedarbojās, nemitīgi, vai ne? Tā, ka tur kādreiz ir diezgan grūti novilkt to robežu, kādreiz
kādreiz viņi ir vairāk tā kā cilvēka atbildība, vai ne? Ir manas ambīcijas, un es kaut ko gribu sasniegt, un varbūt lecu pāri par saviem spēkiem, jā, bet diezgan bieži ir arī no organizācijas. Jā. Nu, lūk, paldies, ka tu šo saki. Man liekas, tas ir svarīgi. Gan individu līmenī, ja klausās cilvēks vairāk tieši no savas perspektīvas, gan no personāla vadības perspektīvas, ja kāds klausās kā no profesionālā viedokļa. Man liekas, šis ir ļoti svarīgi. Par to arī runāt. Mēs reizēm krītam kaut kur galējībās. Reizēm darbinieki visu atbildību prasa no darba devēja. Bet man kā psihologam parasti gribas aicināt paskatīties pašiem arī uz sevi. Kā jau es ceru, mēs vienojāmies par to, ka izdegšana nav individa viena paša problēma. Tas ir pilnīgi skaidrs un ceru, ka neviens to nemēģina šādi krāsot. Bet individa iespējas un pienākumi un atbildība arī ir no savas puses vilkt robežas, turēt savas robežas. Kā tu minēji, cerams, ka ir labas attiecības ar vadītāju, par visu laicīgi runāt, atklāti runāt un mēģināt. Man liekas, tu ļoti labi pateici, ka šis jautājums, viņš katru dienu ir, un tā atbildību robeža nav izteikta, bet viņa ir plūstoša. Vienu dienu viņa ir vairāk manā pusē, rīt viņa ir darba devēja pusē, un tā visu laiku. Mēs visu laiku esam ciešā kontaktā, un mēģinam noskaidrot, kā mums te šodien ir ar šo. Ir par daudz, ir par maz, kas man trūkst, kādi ir man resursi, kādas man ir prasības, vai ne? Un par to visu laiku būt atvērtā saziņā. Jā, tieši tāpēc mēs personāla vadības jomā tā teikt evaņģelizējam par sarunu nepieciešamību. Ne tikai par gada pārunu, bet ikmēneša un iknedēļas čekini mazie. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, tāpēc tas ir vajadzīgs. Jo, ja mēs runāsim tikai reizi gadā un tad konstatēsim, ka kaut kas ir noticis un kaut kas ir izbeidzies, vai ne, tad tas būs par maz. Šis man ļoti liekas svarīgi. Tiešām. Par tiem veicinošajiem faktoriem, man liekas, jāparunā. Ja kāds ir tādā darba ceļā uz sajūtām, ka paliek grūti un izdegšana ir otrā tuneļa galā, tad mēģināt atpazīt, kas ir tie veicinošie faktori un kā no viņiem varētu mēģināt izvairīties vai vismaz mazināt to efektu. Viens no tiem, par ko arī ļoti daudz pētījumos runā, ir par to jauno tā saucamo esmu vienmēr pieejams kultūrai. Ja? Protams, mēs esam palikuši ārprātīgi sasniedzami vienmēr un visur, un tas ir gan par, angliski to sauc par to telepressure, kad mums ir visu laiku sajūta, ka mums visu laiku jāatbild. Vai uz e-pastiņu, kad nekavējoties ir jāatbild. Ja man ienāca WhatsApp ziņa, man uzreiz ir jāizlasa un jāatbild. Vai ne? Viss ir kritiski, jāatbild tūlīt. Bet es atpazīstu, man tā ir, ja man ir pilns ar WhatsApp ziņām, man liekas, ka man ir jālasa un uzreiz jāatbild. Es nevaru kaut kad vakarā, piemēram. Tā, es ļoti labi atpazīstu šo. Un e-pastus es arī atbildu uzreiz, es nekrāju līdz dienas beigām. Tā kā es ļoti labi šito atpazīstu. Tā ir tā problēma, ka pat jau organizācija īstenībā to neprasa. Man jau neviens nesaka, cik bieži man jāatbild uz e-pastiem. Bet tā ir kaut kāda tā mūsu kultūras pazīme, nezinu, mūsdienu kultūras pazīme, ka viss ir ātri jābūt sasniedzamam un viss ir ātri jādara. Jā, tas fear of missing out, es kaut ko nokavēšies. Ja es palaidīšu garām un nebūšu kaut kur, vai ne? Jā, un ja arī mēs domājam, tad ikdienā, cik daudz rīkos, mēs esam, ja es atceros savu darbu ikdienu, tas bija Outlook e-pasts, tās bija Microsoft Teams ziņas, tas bija WhatsApps, un tur ir vēl kaut kādas aplikācijas konkrētās, kas tajā organizācijā tiek lietotas, kaut kādas 4-5, kas man visu laiku ir vaļā, un tur kaut kas mirgo. Ja, tur ir trakam jāpaliek, sakot, tur nevajag ļoti ilgi, jo tu visu laiku esi tā kā on, tādā tonusā. Un ja es domāju par tiem cilvēkiem, kas man piedalījās pētījumā un runāja par savu izdegšanas pieredzi, tad šī bija viena no lietām, ko viņi minēja, ka es izslēdzu Teams notifikācijas telefonā, lai man viņus visu laiku nelec ārā un nemirgo. Ja, ka es esmu tas, kas regulē savu darbu, un es izdomāju, cik bieži ik stundu vai ik pa 2 stundām es atvēršu un apskatīšos un atbildēšu. Ne, jo tas, ka viņas arī izlec un tur mirgo un rādās, tas arī mūs tā kā uzvelk, rada to sajūtu, ka es kaut ko kavēju. Un šis te
ne visas lietas ir kritiskas, vai ne, bet visu laiku esot vaļā un visu laiku reaģējot, mēs padaram to savu ikdienu par tādu ugunsdzēsēju režīmu, ka es visu laiku dzēšu. Vai ne, un tur nav tā atstarpe starp uzdevumu un manu lēmumu, kā es ar to izdomāju rīkoties. Vai ne? Un šī atstarpe, distance ir ļoti nepieciešama, un viņi dod to sajūtu, ka es regulēju savu darbu. Nevis tās notifikācijas nāk un mani rausta, un beigās es vairs netieku galā, bet kas man cits atliek kā reaģēt, bet es esmu tas, kas vada to. Jā, viņas nāk, un es nolēmu, kad es uz viņām reaģēju. Kaut kādā saprātīgās robežās. Vai ne? Un iespējams, ka organizācijā būtu ļoti vērtīgi vienoties par tiem laikiem vai termiņiem, cik ātri mēs atbildam. Man ir tāda pieredze bijis, ka organizācija vienojas, ka jāatbild ēpastu ir, 2 darbdienu laikā vai 1 darbdienas laikā. Nevis tā, ka... Bet, ko es gribēju teikt, es nezinu, vai visiem tā ir, bet reizēm ir tā, ka mums pašiem patīk, ja man vajag steidzam atbild, man arī ļoti patīk, ka tas kolēģis ātri man atbild. Un man arī patīk, ka es varu kādam ātri atbildēt un viņam ātri palīdzēt, nevis viņš tur gaida visu dienu, kamēr es viņam pateikšu. Varbūt tā ir HR kaut kāda specifika, es nezinu, bet man ir tā sajūta, ka man vajag ātri viņam palīdzēt. Jā, un interesanti, no kurienes nāk tā sajūta, ka vajag ātri? Noteikti no manas pašas, jo man neviens to nav teicis darba vietā, ne šajā, ne iepriekšējā. Tā varbūt ir tāda nerakstītā kultūra, bet varbūt arī mēs caur to jūtamies vērtīgi un labas, ka atbildēt ātri, tad es dabūšu to labo novērtējumu, ka Žanna ir tā, kas atbild stundas laikā, un tas viss ir brīnišķīgi, bet man jau ir vēl daudz pienākumu, un turklāt daļa no tiem ir tāda, kas prasa nedalīt uzmanību un koncentrēšanos, piemēram, strādāt pie kaut kādām strateģiskākām vai taktiskākām lietām, kur nevar atļauties būt saraustīts. Vai ne? Tad, ja es visu laiku esmu tādā on režīmā, tad es funkcionēju kā tāds telefona operators, kas visu laiku atbild, tad ir jautājums, kuros brīžos tad es dabūju to jēgpilno lēnāko laiku, kad es varu iedziļināties kaut kādā jautājumā, vai ne? Šis ir, katram tā kā jāpareflektē, tomēr mūsu smadzeņu darbība arī ir konkrētā veidā iekārtota. Ja mēs šādi visu laiku savu uzmanību raustam. Tas ļoti nokurina. Nenormāli, pat tukšo vienkārši, pat tukšo īstenībā tā ir nokurināta enerģija. Pēc tam nav jābrīnās, ka vairs nav ne spēka, ne resursa kaut kādas idejas domāt vai kaut ko citu darīt. Tas, ko es esmu iemācījusies citreiz, es ieplānoju laiku tādām lietām, kas man ir jādomā, citreiz var uzlikt MS Teams, ka do not disturb, vai ne? Var sev sakārtot tā. Rīki to ļauj, un to var. Tas tikai pašam ir jāizdara. Un nejusties par to pēc tam vainīgam vai kaut kā nepareizi. Tā kā, bet šo es pilnīgi noteikti tā kā kopumā atpazīstu, tā ir ļoti, ļoti tāda lieta, un tad pie kā tas noved, ka mēs esam vienmēr klātesoši un visu ātri atbildam pie tā, ka mēs nespējam atslēgties psiholoģiski no darba. Jā, un es teiktu, tā var darīt, bet tas nav ilgtspējīgi. Mēs tādā režīmā nevaram ļoti ilgi pavadīt, vai ne? Un tad tā izdegšana vai kalniem vai milzīgais nogurums. Cits, protams, jautājums, ja tas ir cilvēka ikdienas uzdevumos, piemēram, viņš strādā kontaktcentrā, un viņa uzdevums ir atbildēt uz zvaniem, uz ēpastiem, uz klientu jautājumiem. Tas ir viņa darbs. Bet, piemēram, ja es domāju par personālu cilvēku uzdevumiem, tad tas nav vienīgais darbs, tikai atbildēt uz pieprasījumiem. Ir daudz kas cits. Tad kā mēs to sadalam? Es vienkārši domāju, runājot ar nozars kolēģiem, atpazīstu viņos to vēlmi, tā kā tu teici, būt labam, vērtīgam, bet ar vislabākiem nolūkiem. Tiešām, jo tā HR funkcija, sniegt it kā atbalstu. Es saku it kā, tāpēc, ka tas jau nav vienīgais veids, kā mēs sniedzam atbalstu, kā telecentrs visu laiku atbildēt un būt pieejams uz atbildēm. Tur ir svarīgi to veidot un plānot, un arī tas, cik ātri es atbildu, tas veido kolēģos pieredumu, ar ko viņi sāk rēķināties. Ja viņi zina, ka Žanna atbildēs pusstundas vai stundas laikā, tad tas ir tas, ko viņi sagaidīs. Arī dienās, kad es to nevarēšu, līdz ar to es veidoju šīs gaidas, vai ne? Un no tā viedokļa varbūt ir labi nereaģēt uzreiz, jo tad savādāk. Tas ir normāli. Jā, tas ir, es tāpat atbildu saulaicīgi, un es esmu laipna un dabūju to pozitīvo novērtējumu, bet es atstāju arī, kā es teicu, to vietu sev izvēlēties, kā es veidoju savu darba dienu, kā es sadalu savu enerģiju, kuros brīžos es ņemu pauzi, ka nav šis nemitīgais on
režīms. Jā, šis man liekas ļoti svarīgs. Jā, un tas pats ir arī, es domāju, organizācijās bieži vien jautājums, ko mēs daram ar e-pastiem vai ziņām, kas pienāk ārpus darba laika. Atbildam vai nē, vai kāda ir tā kultūra. Kur ir mūsu robeža? Jā, vai ne? Un šeit lielu lomu spēlē vadītāji. Ja viņš 9 vakarā raksta un atbild un sagaida, tad darbiniekam būs diezgan grūti savu robežu turēt. Protams, un tas darbiniekam ir signāls par to, kā pie mums ir pieņemts. Jā. Jā, tā ir vēl vesela atsevišķa arī tēma. Vēl par tiem faktoriem. Man liekas, vismaz pēdējā laikā noteikti, varbūt jau arī iepriekš, tādā organizācija psiholoģijā diezgan daudz sasaista izdegšanu un to pārstrādāšanos, ne tikai izdegšanu, bet ceļu uz izdegšanu, arī tādu regulāru pārstrādāšanos, kad mēs strādājam pār saviem spēkiem, dodam to, kā mums nav, tātad mīnusiņā, ka tā ir saistīta ar profesionālo identitāti. Ka cilvēks tik ļoti identificējas ar darbu, tad ir skaidrs, ka tās robežas saplūst vai pazūd, vai vispār nav skaidrs, kur un kādas viņas ir. Un tā, attiecīgi, es esmu mans darbs, vai man viņš tik ļoti patīk, vai man ir tādas ambīcijas, tāds mērķis, un ka es eju uz maksimumu. Tā ir tā nenormālā pārslodze, kas arī, protams, pilnībā iztukšo un atņem to enerģiju, un vienlaikus tas veido manu pašvērtējumu. Un kā tad es nestrādāšu, tad es vairs neesmu tik vērtīgs. Un tā viss paliek tādā kamolā, to var tik grūti atšķetināt. Man bija epizode ar Miksonu par darba to pašvērtību, vai ne? Tas ir komplicēts jautājums, bet tas var aizvest pie izdegšanas. Jā, ar Raivu Bičevsku jūs arī runājāt. Arī pieskārāmies. Kas vispār mūsdienās ir darbs, un cik ļoti mēs identificējamies ar to, kas mēs esam darbā, kas mēs esam pēc profesijas. Jā. Kā tu šo savā praksē esi redzējusi ar klientiem? Jā, diezgan lielā mērā tas spoguļojies. Atceros konkrēti gadījumu, kur klienti bija izdegusi, un tagad viņi atrodās slimības lapas jau kuro mēnesi, un viņai sākumā ir diezgan liels diskomforts. Ja? Viņš saka, kā tas ir, kas es šobrīd esmu, kas es skaitos. Es vairs nevaru tev to titulu. Viņš saka, ja rādīs man panorāmā, ko zin manu vārdu rakstīs. Tā kā bez tabū. Jā, tur nav ko ierakstīt šobrīd, es to vairs nedaru. Tad kas es esmu, ja es tas neesmu? Ja? Un tas ir labs jautājums, kas es esmu, tad, kad es neesmu darbā un neidentificējos ar to savu amatu nosaukumu. Kas manā dzīvē ir vēl? Ja? Vai es esmu mamma, vai man ir suns, vai man ir hobiji. Kas vēl tur ir? Jā, tās feinās lietas. Un ne tikai, kas man vēl ir, bet vai tās visas, pieņemsim, ka es esmu tur arī mamma, sieva, māsa, pieņemsim, ka jūs varat nosaukt visu vēl, kas jūs esat, bet vai tas ir tikpat vērtīgi un tikpat patīkami, kā tas jūsu amata nosaukums un tā darba status pareizi. Jo reizēm tu vari nosaukt, bet tas tev nedod to sajūtu. Jā. Un te ir viens no virzieniem, kā varbūt vispār apieties ar šo te izdegšanas un pārstrādāšanās jautājumu, un tas saucās panākumu pārdefinēšana. Ja, pēc kā es uzskatu, ka es esmu veiksmīga, kas ir tie mani panākumi. Ja es sev vērtēju tikai pēc panākumiem darbā, tad tā izdegšana tur garantēt. Ir. Jo, viņa garantēta, jo viss pašvērtība, viss ir saistīts ar darbu. Ja. Un arī es nesen atceros no vienas konsultācijas, kur sieviete nebija izdegusi, bet viņa saka, strādāju savu darbiņu, un es neesmu tādu baigo iniciatīvu, un tie kolēģi tur apkārt ir veiksmīgāki un labāki un aktīvāki, un man tas nepiemīt, es esmu klusāks, vienkārši daru to savu finanšu speciālistu darbu, un droši vien nesliki dara. Un var just, ka viņi nejūtās varbūt tādu īsti vērtīgi. Ja? Un tad mēs runājam par to, ka viņi ir viena izaudzinājusi 2 bērnus, viņi ir bijusi spējīgi aiziet no līdzaktarībām attiecībām. Viņi šobrīd ir pusmūžā un meklē jaunas jomas, ja, kur viņi var tādas savus rūpes un maigumu ieguldīt brīvprātīgajā darbā, piemēram. Ja. Strīp par lietām, kas apliecina viņas vērtību, viņas cilvēcisko vērtību, ja, viņas kā mammas vērtību, viņas kā sievietes vērtību. Ne? Un iekams mēs par to nesākām runāt, viņi saka, bet tas jau tur tikai tā kā fonā un varbūt neskaitās. Un kā vēl skaitās? Tur ir ļoti daudz panākumu un sasniegumi. Ne? Tā ka tiešām tas jautājums, kā mēs definējam sevi, pēc kādiem panākumiem mēs nomēram to savu veiksmi. Man liekas, ka šis arī ļoti svarīgi.
Jā, un tad vēl tā sadaļa, kā faktors ir, ko pētījumi man patika, bija nodefinēts, tā ir atvaļinājuma ilūzija. Ilūzija par atvaļinājumu. Šo es esmu savulaik dzirdējusi, kad ja kāds darbinieks ir aizgājis pie vadītāja ar domu, ka ir sajūta, ka ir izdegšana vai vismaz kaut kas tajā virzienā, tad pirmais, ko saka vadītājs, labi, paņem atvaļinājumu, paņem dažas dieniņas. Un tāpēc pētījumi to sauc par atvaļinājumu ilūziju. Mums ir ļoti skaidri jāsaprot, ka tas nav tā kā sāp galva, iedzeram ibumetīnu un viss. Nedos neko tās pāris dieniņas, jo mēs jau pieskārāmies tam, ka tas ir arī darba struktūras organizācijas līmenī. Tā visticamāk ir sistemātiski pārslodze un sistēmas vēl faktori tur ir iekšā, lai pāris dienu nebūšana darbā neatrisinātu to, vai ne? Tas ir labāk kā nekas, bet tas nav gal galā risinājums, jā. Un tā kā tu teici, jā, un mēs arī runājām, ka ir tie individuālie faktori, ir kaut kas ir, tai sistēmā, jā. Ja es atpūšos pāris dieniņus un atgriežos tajā pašā vidē, kur to izdegšanu radīju, tad nākamā epizode nav ilgi jāgaida. Ne, ka tas ir tāds komplekss darbs. Turklāt, ja tā izdegšana patiešām ir bijusi vairāk vai mazāk nopietna, tā atjaunošanās prasīs laiku. Un tā ir tā drusku ilūzija, ka es paņemšu nedēļu vai divas, un jā, ķermenis darbā atgriezīsies. Jā, mute kaut ko runās un pirksti tos e-pastus drukās, bet tāda pilnvērtīga strādāšana nenotiks. Ko es esmu vairāk pētījusi, ja cilvēki arī ir teikuši, jā, es paņēmu slimības lapu uz mēnesi, uz 2, bet galu galā tas bija tikai laiks, lai kaut cik savāktos, ja, bet es nebiju atpakaļ tajā savā resursā, ko es uzskatu par normālu. Tādā es atgriezos faktiski tikai pēc pusgada. Jā, es darīju, mans ķermenis bija darbā, kaut kādus pienākumus es veicu, ja, nebija gluži 0 vai mīnus punkts, bet tā atjaunošanās viņa īstenībā bija krietni ilgāka. Ja, un mēs, protams, tādā produktivitātes kultūrā mēs mēģinam ātri sevi dabūt uz kājām, ja, un jūtamies vainīgi, ja tā slimības lapa ielgst, ja, vai ģimenes ārsts vai psihiatrs saka, tu vēl neesi gatava, tu vajadzētu vēl mēnesi vai 2. Nē, man ir bail zaudēt darbu, un man ir pienākumi, un man vajag ienākums, un visu kaut ko. Un tad mēs saspiežam sevi, ja, mēģinot, tā, cik iespējams produktīvi, ja, atjaunoties. Kas tā īsti nav iespējams. Jā, un ja mēs atgriežamies pie tā ceļa, pārstrādāšanās ceļa, bet kur mēs vēl varam sevi atturēt no izdegšanas un neaiziet tajā virzienā, tad tur atkal atvaļinājuma tēma un tas, ko mēs tikko runājam par atjaunošanos, kvalitatīvu, dziļu atjaunošanos, tā tur ir ļoti vietā. Ja man ir jāmin viena lieta, kas var palīdzēt, tad nekas cits kā tiešām kvalitatīva atjaunošanās arī nevar palīdzēt. Jo pats sestdien, svētdien jau neglāb mūs pati par sevi vai pats atvaļinājums kā tāds neglāb. Jautājums ir, ko mēs tajā daram? Jā, ar ko tas laiks ir piepildīts. Ar ko laiks ir piepildīts, kā mēs viņā jūtamies, ko mēs tajā laikā domājam. Tā kā es ļoti labprāt gribētu pieskarties šim. Es par to pēdējā pusgada laikā esmu diezgan daudz runājusi, gan konferencē, gan uzņēmumos, kur acīm redzami pašsaprotams lietas nemaz nav tik pašsaprotams. Sevišķi, ja to visu mums smuki arī pētījumi saliek pa plauktiņiem, kas tad ir tās komponents, kas tur ir vērtīgs. Viena no tām lietām ir tā spēja atslēgties no darba. Un tas ir tas arī, kur es tev jautāju par to līdzatbildības ar darbinieku un organizāciju, lai kā organizācija censtos sakārtot tās prasības un resursus. Organizācija nevar tev palīdzēt 5 vai 6 beigt lūdzu domāt par darbu, vai ne? Ja es no tevis kā darba devējs neko neprasu, tad tālāk gan paliek tava atbildība. Un ja tu man saka, tu visu vakaru vēl tur domāju un nevarēji nomierināties, kurš var palīdzēt ar šo? Jā, atkal liels jautājums. Bet viņi var mēģināt arī padarīt tādu praktiskāku, vienkāršāku. Ja es pat nezinu, no kura gala sākt. Ja. Viens ir, kas ir tās manas pārliecības, piemēram, mēs varam runāt par darīšanu un par būšanu.
Tāda darīšana ir, ka es esmu produktīvs, uz mērķi orientēts, kaut ko saražoju, kam ir rezultāts, jā, ja tā vienkārši. Būšana ir šis laiks, kas nav mērķtiecīgais laiks, jā, kas ir tāda, varētu teikt, daydreaming mazliet, jā, jeb tāda tiešām būšana. Un atjaunošanās un atvaļinājums un brīvdienas ir par būšanu. Bet, ja es uzskatu, ka tas ir nevērtīgs laiks, ka, kā tas ir, ka es neko nedarīšu, ko tad es sēdēšu rokas klēpī salikusi, kas tad tas tāds, jā. Un īpaši man vecāki, neko tādu nav pieļāvuši, jā. Tad es pie tās būšanas nenonāku, un tā atjaunošanās un atpūta notiek šai būšanas modusā. Tas ir no tādas, kā es domāju par sevi, kas tās manas pārliecības, jā. Savukārt, ja runāt, kā praktiskāk, tehniskāk, tad protams, ka darba diena paņem kaut kādu enerģiju, un viņai ir vēl tāda, ja tā var teikt, pēcgaršķu, jeb aste, kas iestiepjās, 5 mēs aizveram biroja durvis. Ir cilvēki, kas var pārstāt par darbu domāt, un ir dienas, kad mēs varbūt varam, bet ir, kad vēl kā stāst. Un tad ir tiešām ļoti praktisks jautājums, kas man varētu palīdzēt pārslēgties. Iespējams, ka tur ir vajadzīgs kāds rituāls. Vai ir cilvēki, kas dodās uz sporta zāli, ir cilvēki, kas ieiet dušā un tad dodās pie bērniem aprunāties par dienu, jo pirms tam viņi ir pārāk jau uzvilkti un nekas labs no tā nesanāk. Tur ir kaut kāds pārslēgšanās rituāls, kaut kas, kas man palīdz. Tikt no tām domām laukā. Ja? Vai ir kādreiz arī tāda tehnika darbdienas beigās? Man darbdiena nebeidzās tad, kad es izkāpu no pēdējās sapulces, bet tur ir vēl kaut kāds 10 vai 15 minūtes, par kurām varētu teikt tāds wrap up. Es tā kā apkopoju savu dienu, tātad notika tas, uz rītdienu tad man paliek tas, labi, ar to es esmu mierā, šeit es lieku punktu un vēru savus grāmatas ciet. Ja, tas, kas arī ir tāds savu veidu neliels rituāls, ka es noslēdzu dienu, un es nolēmu diezgan apzināti šo dienas noslēgumu atstāt darbā, nevilkt līdzi. Vai ne? Tāpat ir cilvēki, ja viņi dzīvo ārpus Rīgas, tad kādreiz viņi saka, ka tas brauciens mašīnā no Rīgas uz savu mikrorajonu vai ka tas ir tas laiks, kad pārslēdzās. Vai ne? Tie ir kaut kādi arī tiešām jautājums par tādu rituālu un palīdzēšanu sev. Man ļoti patīk šīs idejas un ieteikumi tiešām izklausās ļoti labi un pietiekami jaudīgi. Es nodomāju, ka tas prasa, tas prasa tādu pašapzināšanos. Tādu, pirmkārt, man tas ir jāapzinās, jāgrib arī tas darīt, tādu disciplīnu bišķiņu, ka es šo darīšu, bet tas izklausās ļoti palīdzoši. Un, kad tu teici, par to varbūt skaļi sev pateikt, tādu mazu apkopojumu un tā kā teikt, labi, viss, tad šī darbdiena noslēgsies. Starp citu, šitāda skaļi sev kaut ko pateikšana ir underrated, par zemu novērtēta. Ja? Cilvēkiem liekas, kas tas tagad tāds, es ar sevi runāšos un tā, bet tas tiešām ļoti jaudīgi strādā. Tā ir daļa no pašrefleksijas, šis iekšējais dialogs, vai ne? Jā. Jo mēs jau varam to darba dienu skriet tādā autopilotā un reaģējot uz ziņām un ne brīdi neuzdodot jautājumu, kā es jūtos un kā es šo darbu daru un kā es strādāju. Bet es varu kādā brīdī tomēr to savu apzinātību pieslēgt, un kāda tad man tā šodien bija, ar ko es esmu mierā un ar ko nē, un kas man izdevās un kas nē, un es nolēmu kaut kādas lietas atstāt uz nākamo dienu un nevilkt to asti līdzi. Kas man liekas ļoti tāda faktiski higienas lieta. Tieši tā. Jo, ja mēs nedomājam par to, kā es strādāju, kā es vadu savu enerģiju, kā es organizēju savu laiku, kad es esmu on un kad es esmu off, būs diezgan grūti nepārstrādāties, jo tas spiediens, tā prasība darīt vairāk, viņi tur būs. Jā, es tieši gribēju teikt, tā uz to jau mēs nevaram cerēt, ka tā tagad mazināsies. Tas nemazināsies. Mēs visi esam pieņemti darbos, kā algot darbinieki, lai ar zināmiem mērķiem un lai mēs tomēr ražotu, piegādātu, pēc iespējas vairāk, Skaidrs, ka tās prasības aug. Viņas nemazināsies. Ne? Jā. Tā kā jautājums ir par resursiem un mūsu robežām. Tas arī ir tas, uz ko es ceru, ka mūsu saruna vedina klausītājs un skatītājs domāt šajā ceļā, kādas ir manas robežas, vai es viņas zinu, vai es protu viņas turēt, kā es jūtos, kad viņas ir jātur,
vainīgs, slikti jūtos, nevērtīgs vai ne. Ļoti bieži tā ir. Tas ir tas, kas saka, pie kā jāstrādā. Jo gaidīt, ka organizācija samazinās visas savas prasības, es domāju, ka ir ļoti nereāli. Jā, es parasti saku robežas un laipnība, divas tādas lietas, kas iet kopā. Ir skaidrs, ka tas prasīgums, tas spiediens no ārpuses būs, un apzināties spēju robežas, laika robežas, kompetences robežas, kuras viņas sev novilkšu, ambīcija robežas. Un lai arī to darītu, ir zināmai laipnība pret sevi jāpiekopja. Ka man ir svarīgi to robežu tur novilkt, jo man ir svarīgi atjaunoties, man ir svarīgi aiziet uz to treniņu vai satikties ar to draudzeni vai aiziet uz bērnu koncertu, pagūt. Nevis, ka viņš tur pēdējais bērndārzā uz trepītēm sēž. Ka tas ir svarīgi, un tā ir daļa no laipnības pret sevi, ka arī tās lietas ir svarīgi, un tad es velku to robežu tur. Un nav tas vienmēr vienkārši, piemēram, apzināties, ka es nespēju, man tā robeža ir jānovelk, jo es nespēju. Vai tas laiks man nebūs, es esmu apsolījis, bet tā laika robeža ir tur, tad ko mēs to darām? Ir jāsaprot, vai tu pats sev esi pēdējā vietā, vai kur. Tajā pat laikā, mums jau vienmēr tad ir tā izvēle saprast to situāciju, kurā mēs esam. Vai šī konkrētā darba vieta, vai tā profesija, vai jebkas, kas mums tajā karjeras labirintā tajā brīdī ir, kā tas iedarās tajā dzīves modelī, kas man ir. Jā. Iespējams, ka tas nav, tās prasības un resursi tiešām nav savienojami. Jā, un reizēm tas nozīmē ļoti mērķiecīgi veikt kaut kādas pārmaiņas esošajā darbā vai pat iespējams mainīt vai ne to darbu. Un tas arī ir normāli. Jā. Un tas robežu jautājums tādā izdegšanas kontekstā, tas ir tas, kas visvairāk dreifē, un tā izdegšanas procesā tieši tas tur notiek, ka tās robežas kļūst, viņas man pietuvojās arvien ciešāk, līdz kļūst pa žņaugu, Tad es strādāju, es sāku atteikties no citām būtiskām lietām, tiešām tur vairs nav sports, tur kaut kas ar uzturu notiek, tur jau ir miegs cieši, tad brīvdienās es vairs negribu tur tikties iet vai slēpot vai kas tas būtu, un vairs, es atceļu ārsta vizītes, es atceļu kaut kādas sev būtiskas lietas, kas man kā cilvēku uztur, kas man ķermeni uztur. Tas nozīmē, ka tā robeža jau vairs sen nav tur, kur viņa ir jābūt. Viņa ar vienu man pietuvojās, tagad tāds žņauks, Tā robežas turēšana ir profilakses lieta un ārkārtīgi būtiska un pavisam nevienkārši. Tu veici pētījumu Latvijā par šo tēmu. Vai tu vari padalīties, kas bija tev varbūt tādi spilgtākie secinājumi? Jā. Tas bija mans maģistra darbs par izdegšanas pieredzi, un es veicu kvalitatīvo pētījumu un pētīju 5 sieviešu izdegšanas stāstus. Tas nozīmē, ka kvalitatīvais pētījums, tas nozīmē, ka nav aptauja ar sagatavotiem jautājumiem, bet ir cilvēks ar visu kosmosu, kas viņā, un viņš stāsta par savu pieredzi, un tā ir šī dziļā intervija, un tad es pievēršu uzmanību gan vārdiem, gan intonācijai, gan pauzēm, gan asarām, gan attieksmēm, visam pārējiem. Un tas ļauj tai tēmā tiešām tā dziļuma dimensija iegūt. Un es teiktu, ka ir kopīgas lietas, bet tāpat laikā katrs tas izdegšanas stāsts ir citāds. Mēs katrs tomēr izdegam citādi. Ne? Un tas ir arī atšķirīgi pa vecuma posmiem, un amatiem un darba situācijām, kurā tajā brīdī cilvēks atrodas. Bet ir kaut kādi kopīgi elementi. Viens kopīgais elements ir tāds, ka tas, ko jau es arī pieminēju, ka tas nekad nav tikai par pašu cilvēku un tikai par darbu. Tur parasti ir faktoru kopums. Tur ir kaut kas nāk no organizācijas, kaut kas ir saistīts ar viņu pašu, un ļoti bieži ir vēl kaut kādas grūtības vai izaicinājumi ārpus darba situācijas. Piemēram, viņš kopi slimu tuvinieku, vai viņam ir maz bērni mājās, kas prasa papildus uzmanību. Ir kaut kas vēl, un tāds kopums, un tad tas viss saslēdzās kopā. Tad šī izdegšana kā process, kaut kādas atšķirības, kā kuram tas ir, bet tur iezīmējas tas
Es kādreiz ar roku rādu tādu tā kā līkni, ja, ka ir tāda darīšana, un tad tā līkni iet visu laiku augšā, un es daru, un arvien vairāk, un tad tiek sasniegts tas kritiskais punkts, kurā vairs augstāk nav kur uzkāpt, un tad ir tas sabrukums. Ja. Un tad cilvēks nonāk tādā piespiedu būšanas režīmā, kad tas ir tas brīdis, kad tiek ņemtas slimības lapas un sastapšanās ar tādu savu, ka es vairs nevaru, ja, un kaut kāda padošanās situācija, kas galu galā ir ļoti labi, ja, jo patiešām vairs nevar. Un tad pavadot pietiekami ilgu laiku šajā būšanas režīmā parādās tāds tapšanas potenciāls, ja, ka es varu atgriezties, bet jau citādā kvalitātē. Un galu galā tāds, virsraksta līmeņa secinājums ir tāds, ka izdegšana ir zaudējuma ceļš. Jā, tajā laikā ļoti daudz, kas tiek pazaudēts. Laiks, attiecības, ģimene citreiz, veselība, ļoti nekvalitatīvi pieņemt lēmumu darbā, ar kuriem pēc tam ilgi nākās sadzīvot. Ja. Tad tur ir tas finansiāli zaudējumi un tā tālāk. Tad tas ir zaudējuma ceļš, bet tā ir arī transformācijas iespēja. Un tas ir arī potenciāli ieguvuma ceļš. Ja, tad, kad es iznāku no tā ārā, tā man ir bijusi jēgpilna pieredze, ļoti sāpīga pieredze, es viņu nevēlos atkārtot, bet tas, kas es esmu šodien, pēc tās pieredzes, es sev patīku daudz labāk, es strādāju daudz apzinātāk, man ir citādi darba paradumi, ja, es savādāk vērtēju savu dzīvi, savas attiecības, es ļoti uzpasēju sevi, ja, es esmu uzmanīga brīžos, kad ir jaunas iniciatīvas un vai es skrienu un uzņemos atkal jaunas pienākumus, ja es pirms tam uzdodu sev jautājumus, vai tās notifikācijas ir visu laiku, ja nē, strīpa ar lietām, ko cilvēki pārskata. Ja, un viņa būtībā ir cita sevis versija, daudz labāka savā ziņā. Bet ir taču, kad cilvēki izdeg 2 reizes arī. Kā tad? Tātad, ko tas nozīmē? Kad visu to, ko tikko teici, tomēr neiemācījās no pirmās reizes. Arī tā var būt. Man viens no stāstiem bija tāds, tādu virsrakstu var dot, ja, ko arī cilvēks pats teica, izdegšana kā man ievainotā daļa. Ka tā izdegšana ir tāda aizberga cepurīte, tāda ārēji redzamā daļa, kas ar mani notiek, bet tur apakšā ir varbūt lielākas lietas, kas ir saistītas ar manu dzīvi, ar manu personību. Un tas ir kaut kas, ko es atkārtot piedzīvoju, bet katru reizi mazliet savādāk, katru reizi es spēju kaut kā labāk sev palīdzēt vai ātrāk tikt laukā, vai es esmu jau organizējis kaut kādu sistēmu apkārt, kas mani balsta un palīdz. Un tā. Un vēl es atcerējos vienu lietu, ko tu pieminēji, bet mēs varbūt tā neaizgājām drusku tālāk. Mēs šeit nerunājam par vājiem cilvēkiem, jā, vai par nedarītājiem. Jā, tie ir cilvēki, kas ir darītāji, kas tādā personāla atlases kategorijās runājot, labi kandidāti, tādi, kurus mēs gribam kā darba devēji. Talanti. Saucam, jā, darītāji, kas dara, kuriem rūp, kuri ir gatavi skriet to ekstra jūdzi. Ja? Iet runa pārsvarā par šādiem cilvēkiem. Līdz ar to tā izdegšanas tēma tieši tāpēc arī ir svarīga organizācijās, jo šī lieta skars visdrīzāk mūsu labākos cilvēkus. Ja, un kā mēs kā organizācija varam sagatavot vidi un runāt par to un uzturēt kaut kādu dzīvu dialogu, ka tad, kad tas notiek vai tad, kad tas tuvojas, ja, tie cilvēki jūtās pietiekami, ka viņi var par to runāt, ka viņi var par to rādīt, ka viņi zina, kuras ar to var aiziet. Ja? Ka tas ir, ka vadītāji ir informēti, ja? Ka ir ok, ja, to vispār ienest organizācijā, būt par to vokālam. Ja? Tāpēc ir jēga mums arī kā personāla cilvēkiem, ja, tādu vidi veidot, jo tā lieta viņa patiešām skars mūsu talantus, mūsu labākos cilvēkus. Jā, tu minēji par to būšanu. Ļoti, ļoti man rezonē šis. Kas ir būšana? Kas tas ir par stāvokli? Un vai skatīties televizoru ir būt, vai tā ir darīšana? Tas ir būšanas stāvoklis, ko mēs cenšamies ar kaut ko vēl papildināt, ja tāpat kā scrollēšana un kaķīšu bilžu skatīšanās, vai ne? Bet tādā smadzeņu līmenī ir šis te default mode network, kur
Tad, kad nav šī fokusētā mērķtiecīga aktivitāte, joprojām kaut kādās smadzeņu zonās uzrādās, ka ir aktivitāte, vai ne? Bet tā pa īstam es teiktu, tas ir zināms tāds garlaicības stāvoklis, ārkārtīgi labs un vērtīgs, kas nav produktīvs, kas nav mērķtiecīgs, kas ir tāda būšana, plūšana, piemēram, dabas vērošana, sadzirdēšana. Arī, es domāju, kaut kāds apzinātības prakses, meditācijas, ja? vai ļoti daudz, kas var būt būšana. Piemēram, es gatavoju vakariņas, un tā var būt būšana, bet tikpat labi man ir mērķis sagatavot to un to pēc šādas receptes un pārspēt kādas tur versijas, un tā kļūst par darīšanu. Ne? Bet tad, kad es to daru tādā savā režīmā, man tur fonā džeziņš skan, tas būs visdrīzāk tāds būšanas stāvoklis, nefokusētais. Tas nav tikai par to, ko es daru, bet kāds ir mans, tieši tas pats par atvaļinājumu, tu pieminēji, ar ko viņš ir aizpildīts. Varbūt atvaļinājums, kurā ir kārtīgs plāns pa stundām, un visi objekti, kas man ir jāizskrien un tā, un tad es atgriežos no atvaļinājuma, man ir sajūta, ka jāņem vēl dienas atpūsties, jo ir bijis darbs numur 2 tikai citā valstī. Un ir atvaļinājums, kur ir atvēlēta, es apskrienu objekts, bet ir atvēlēta vieta šai te būšanai. Ja? Es sēžu kafejnīcā un vēroju baložus vai garām gājējus. Ja? Vai es dodos kuģīšu izbraucienā un skatos, kā viļņi spēlējās un tā tālāk. Ja? Vai dodos pa kādu taku un bez tāda ļoti liela saspringuma kaut kur nonākt un kaut ko izdarīt un kaut kādu plānu piepildīt. Kas viss ir brīnišķīgi, bet tas prasa resursus, tas prasa būt jau tādā kaut kādā atpūtas pietiekamā stāvoklī, lai to varētu izdarīt. Jā. Šis ļoti palīdzoši. Paldies, ka tu paskaidroji. Man tiešām pašai arī palika skaidrāks, kas tad ir tā būšana, jo ka tas nav tikai par to, ko mēs darām, bet kā ar kādu nolūku, kādā tajā stāvoklī, ko mums tas nozīmē. Vai tā ir mūsu meditācija, vai tas ir tāds nolūk, mani mērķis kaut ko sasniegt vai izdarīt ar to aktivitāti. Jā. Es teiktu, tāds vienkāršais ir tāds produktivitātes uzstādījums, un tad ir situācija, kurā nav šī produktivitāte. Var pat gadīties, ka galā tie iznākumi būs gan produktīvi, bet nav šis uzstādījums, nav šis mērķis, es ļauju sev būt. Jā. Šis ir ļoti, man liekas, foršs tāds ieteikums, ko tu ienesi sadaļā pie tās atjaunošanās un atpūšanās. Jo mēs te vairāk kārt jau pieminējām, to atvaļinājumu sadaļu. Atvaļinājums kā tāda maza tabletīte, 2-3 dieniņas, pat ja nedēļa, tad, kad cilvēkam jau liekas, ka viss ir slikti, tas nebūs risinājums, kā jau Žana teica, labāk nekā nekas. Bet, ko tas nozīmē? Lielajā bildē tas neko nenozīmē. Nebūs labāk pēc tam, kad atgriezīsieties. Bet, ja mēs paejam solīt atpakaļ, domājot, kā nenonāk tajā, viss ir slikti .lv, bet mēs jūtam, ka kaut kā tā, tad tam atvaļinājumam un šeit te kvalitatīvai atjaunošanās fāzei un šeit te būšanas lietai ir vieta ļoti svarīga, lai nenonāktu līdz tā izdegšanai, lai nebūtu tā pārstrādāšanās tāda hroniska. Un, ja mēs runājam par atvaļinājumu, tad man ir izdevies, lasot pētījums, salikt varbūt tādu atvaļinājumu kvalitātes formulu. Viņi sastāv no 4 daļām, kas veido kvalitatīvu atvaļinājumu. Cik lieliski pastāst. Tad es padalos ar visiem. Pirmā ir atslēgšanās. Manis jau iepriekš pieminētā, mēs jau padiskutējām. Atkal viņi domāju underrated, gribās teikt, par zemu novērtēta. Viņai ir izšķiroša nozīme. Bet ko tas nozīmē atvaļinājumu kontekstā? Tas nozīmē, vai brīvdienu. Atvaļinājums ir viskaut kas, tā sestdien, svētdien, tā ir 2 nedēļu garais atvaļinājums vienalga. Ja ir tendence ieskatīties e-pastiņā, uz vienu ziņu vēl tikai atbildēt, vai vienu lietiņu pabeigšu, ko neizdarīju, tajā brīdī jūs esat atpakaļ darbā, un tad, kad jūs pabeigsiet, tikai tad atkal sāksies jūsu atvaļinājums. Tad vienalga, kurā brīdī jūs to darījāt, iepriekšējais laiks ir nozagts viss. Jo atjaunošanās notiek pakāpeniski, un tad jūs esat pārtraukuši to procesu, un viņš sāksies tā kā atkal no nulles. Ja tas ieradums ir tur vairākas reizītes
nu tad vispār tas atvaļinājums nav bijis. Tas process vienkārši atjaunošanās nenotiek. Otrā sadaļa ir atslābšana. Atslābšana kā relaksēšanās. Un te ir ļoti, man liekas, sadarīgi ar to, ko tu teici, ar to būšanas stāvokli. Tas var būt caur aktivitātēm, caur sportu. Pilnīgi pat ļoti ieteicams, starp citu, sports ir pie atpūtas un atjaunošanās, bet arī, ja kāds ir tas nolūks un kāds ir tas stāvoklis, tā ir vesela liela tēma. Ne jau tur uzvarēt, tad jau tas ir kā sportistam darbs, tā vairs nav tā atpūta. Jā, 3 reizes nedēļā trenižera zāle. Kā speciāli, ka ķeksīt ievilka, ka tas ir jāizdara, bet te ir atkal vairāk ķermeniska nodarbošanās, lai, protams, fiziska kustība ķermenim ļoti veselīga, tā kā tādā ziņā. Un atslābšana, relaksācija, tā var būt arī bez sporta, vienkārši pastaiga dabā vai mūzikas paklausīšanās. Pilnīgi kas nu kuram, kāda aktivitāte kuram sniedz šo efektu, ja? Tad tas arī tas būs. Trešā ir attīstības daļa. Es zinu, ka par šo lauž šķēpus maz drusciņi pētnieki, citi saka, ka atvaļinājumā nedrīkst neko mācīties un apgūt, jo tad tas ir atkal kā darbs. Dažos pētījumos atkal saka, ka tas ir saistīts vairāk ar hobiju darīšanu, attīstība tā kā caur saviem hobijiem. Ja Mācos glaznot. Jā, vai tev patīk zīmēt, un tad tu atvaļinājumā, tiešām beidzot tad pazīmē. Tev patīk, es nezinu, kā speldēt, un tad beidzot atvaļinājumā tev sanāk peldēt, un tu vēl tur patrenējies tā labāk, un tā kā tā attīstīšanās, ka tu dari īstenot caur lietām, kas tev patīk. Jā, un varbūt uz sen jau esi gribējis iemācīties glaznot, un tagad atvaļinājumā tu paņēmi kādu kursiņu un tur tagad trenējies, bet tev tas patīk, atkal tas ir caur citu nolūku, tu baudi. Jā. Tā nodara pat par sevi atslābina, ir ļoti patīkama. Jā, patīkama, interesanta, tu jau sen gribēji, tas tev sniedz visas tās pozitīvās emocijas. Nevis tā kā tādas mācības, kā Excels man tagad jāmācās, jo man darbā vajag, un tad es atvaļinājumā to tagad darīšu. Tur pavisam cita noskaņa. Un pēdējā ļoti interesanti ir kontrole, kad es šo stāstu konferencē visi sāka smieties, kad atpazina kāds kaut kur sevi. Tātad kontrole, viņai ir milzīga nozīme atvaļinājuma atjaunošanās šajā sadaļā. Cik liela ir mana ietekme uz to, ko es darīšu? Vai kāds man teica, kas man jādara? Šeit es tur izspēlēju mazu tādu fragmentiņu, kur vīrs ar sievu, uz kuru galamērķi dosimies atvaļinājumā, kur sieviņa ir izdomājusi, kur mēs brauksim, ko mēs darīsim, kā mēs tur iesim. Un vīriņš ļoti labprāt dara prieku savai sievai un iet līdzi un brauc līdzi, kur vajag. Viņa kontrole pār šo atvaļinājumu ir niecīga. Viņš gribētu pamakšķēt tajā laikā varbūt. Jā, un tad kurš būs atjaunojies un kurš būs atpūties, tas, protams, arī vēl nav zvanīts, bet vīriņš noteikti nebūs. Jo pētījums skaidri apliecina, ka ja mums nav kontrole pār savu aktivitāti, ko mēs vēlamies darīt, mēs nevaram atjaunoties. Mēs, dažreiz sakrīt, ka varbūt mēs tur pa ceļam arī saprotam, bija ok, bija forši varbūt, bet ir ļoti svarīgi, ka tas nāk no mums, ka tā ir mūsu izvēlēta. Un atkal, es nerunāju par visu atvaļinājumu no A līdz Z, no pirmās minūtes līdz pēdējai, bet lielos vilcienos, tad vismaz kaut kādai daļai atvaļinājumu bija jābūt tādai, kur man bija liela ietekme, ko es darīšu. Un starp citu, man liekas, ir svarīgi, pišķiņi paturēt prātā vecākiem par bērniem. Jā, kā mēs darām ar saviem bērniem atvaļinājumā? Viņi dara visu, ko mēs esam izdomājuši, kur mēs brauksim, ko mēs darīsim, vai mēs ļaujam arī tam bērnam nedarīt, piemēram, neko. Jā, jo tie bērni arī baigi. Vai viss ir jāsaplāno? Katra minūtīte atvaļinājumā, es domāju, skolēnu brīvlaikā, piemēram. Katra dieniņa ir jāsaplāno, vai viņš var arī neko nedarīt, vai darīt, ko viņš grib, piemēram. Ja? Tas ir vienkārši padomāšanai, jo tur jau arī nav visas pareizās atbildes. Tas vairāk ir padomāšanai. Bet tātad, ko pētījums saka, šos 4 elementus saliekot kopā, mēs iedodam psiholoģiski un fizioloģiski sev iespēju kvalitatīvi atjaunoties. Jā. Vēl svarīgs šeit ir ilgums. Jā, tur arī katram periodam, cik ilgi mēs to daram, būs lielāks efekts uz to pēc. Jā, kāda tā atjaunojuma sajūta pakāpe cik ilgi būs? Viņa turēsies, ja? Tā sajūta, ka es biju vispār atvaļinājumā. Mēs jau zinām to, citreiz atnākam pēc atvaļinājuma, kur bija atvaļinājums, nebija. Citreiz labi sajūta, ilgāku efektu dod, ja? Jā, es atcerējos, man dēls bija mazs, viņu veda kaut kad uz dārziņu un tur mūsu rajonā tāds turistu grupiņas vai atsevišķi turistu staigā. Viņš teica,
Viņi gan laimīgi, viņam nav jāiet uz darbu, un viņi var klaiņot, kur grib. Tad tas ir Cik par atvaļinājumu. patiesi. Jā, uz darbu nav jāiet, un es klaiņoju, kur es Daru, gribu. ko es gribu, vai ne? Tā ir tā dziesma. Daru, ko es gribu, man nekāda priekšnieka nav. Vismaz tajā periodā. Jā. Starp citu, lai cik tas izklausītos tā jauki, tur ir milzīga patiesība iekšā. Tajā periodā man neviena priekšnieka nav. Tā skaitā ne mans vīriņš, ne mana sieviņa, neviens man nesaka, ko man darīt. Es daru, ko es gribu. Es daru, ko es gribu, un, tas ir ārkārtīgi svarīgi, pat šādā līmenī, tādai kvalitatīvai atjaunošanās fāzei. Tā kā, aicinu vienkārši to pareflektēt par saviem ieradumiem, kā mēs atpūšamies. Jā, un kādreiz varbūt arī darīt, ko gribu, nav tik vienkārši, jo ir arī diezgan liels spiediens darīt, varbūt kā vajag. Vai, ja reiz es esmu aizbraucis uz to tālo valsti, kā tad es neapskatīšu tur visus tos torņus un baznīcas un tā, vai ne? Un citreiz mēs nemaz nezinām. Jo cilvēkam iedod baltu lapu, tādā pārnestā nozīmē. Dara, ko tu gribi. Cilvēks nemaz var arī nezināt, ko es vispār gribu. Jā, vai tāds noskrējies, un tad pēkšņi atjādzās, ka dienai nav plāna, tas vien jau kaut kādu stresu var radīt. Jā, tas tādai pašrefleksijai, vai nepadomāt, kā man ir. Ja jūs klausījāties tos elementus un saprast, kā jums ir bijis, tas vienkārši labs izējas punkts. Paskatīties, paplānojot varbūt uz priekšu, kā sestdien, svētdien varētu izskatīties nākamā. Jā, un to būšanas modus viņa neatlika tikai uz atvaļinājumu reizi gadā, bet iekļaut viņu iknedēļā un ikdienā. Jā. Kas būs tie mani būšanas momenti šodien, rīt, nedēļas nogalē. Jo tad, ja man viņas izdodās iekļaut, tad ir mazāk iespēja, ka būs tā darīšana sabrukums, un tad piespiedu būšana, kad es vienkārši nespēšu. Nav ar gribas spēku. Lūdzu, varētu iztikt bez tā. Ja mēs operējam ikdienā ar to un ar tiem mazajiem elementiem, kaut vai es paņemšu 10 minūšu kafijas pauzi, un es neko citu nedarīšu, es vienkārši dzeršu to kafiju un skatīšos ārā pa logu. Tā būs mana būšanas epizode dienas skrējienā. Bet viņa priekš tādas iekšējās enerģijas atjaunošanās, apstāšanās, tās 10 minūtes var būt ļoti nozīmīgas. Vai vēl kaut kādu momentu dienas gaitā. Pilnīgi noteikti. Tādām lietām īstenībā ir lielāks svars nekā mums sākotnēji šķiet. Mums šķiet, ka tas viss tādi sīkumiņi. Bet tā nemaz nav. It sevišķi, ja tos sīkumiņus tā saucamos visus sasumē un pa bišķim no tā, no šā, tad mēs varam iegūt lielāku to līdzsvaru, lai tad mums nav tā pārstrādāšanās, kas mūs var aizvest līdz, diemžēl, tai izdegšanai. Žana, zinu, ka tev ir viens foršs, praktisks tāds spēlīti uzdevums, ko tu piedāvā. Es domāju, būtu forši, mēs varētu piedāvāt arī mūsu klausītājiem un skatītājiem. Jā, es Elīnai iepriekš arī minēju, ka tad, kad es kādreiz runāju vai stāstu par izdegšanu, tad cilvēks saka, baigi nopietna tēma un kaut kā tāds gruzons iestājās. Tad es saprotu, kaut kā jāiepriecina, jābeidz pozitīvs nots. Un tas, ko nerad psihologi un psihoterapeiti izmanto, ir darbs ar tēliem, ar pasaku, ar mītu tēliem, ar filmu personāžiem, vai ne? Gan tādā simboliskā veidā. Ja. Un tas, ko es piedāvāju, ko mēs ar tevi varētu parunāties, ja? Ja tu atceries savu bērnību un pasakas un filmas un grāmatas, kas tev patika, tad kas tev nāk prātā, kas bija tavi mīļākie bērnības varoņi? Uzreiz pirmais, kas man ienāca prātā, Flintstoni. Flintstoni. Aha, tā ir multinīta animācija. Multinīta, bet es atceros, kā es lasīju grāmatu. Man arī ļoti patīk grāmata par Flintstoniem. Jā. Un kas tev tur īpaši uzrunāja? Ļoti tā sirsnīgi, jautri vienmēr, visādi atgadījumi, bet par spīti visādām tur ķibelēm vai viss kaut kas, kas tur atgadījās, viņi tie divi pāri, tā kā četratā kopā, tad sirsnīgi draugi, un tad tās sievietes savā starpā, un tad tie vīrieši savā starpā, vienmēr tā viens otru atbalsta, un cik es atceros, viņiem tur pēc tam bērni piedzima, un tad viss tur tāda kopiena. Man likās tāda liela sirsnība, un jautrība, un draudzīgi. Jā. Man daudz grāmatas un tēli, kas man ir patikuši. Mazā raganiņa ir tas, ko es visbiežāk pieminu, vismīļākais tēls.
Un viņai bija mājiņa mežā, viņai bija krauklis un slota un 7 bruņči ziemā. Viņa tāda 127 gadi viņai bija, bet viņa skaitījās jauna. Nu tā, tas ir mans tēls. Ja? Nu labi, ja mēs tagad skatāmies uz tiem saviem bērnības varoņiem, tad vai viņiem piemita tādas izdegšanu veicinošas īpašības, attieksmes, uzvedības? Kā tavējiem Flintstoniem bija? Nu, tu zini, man liekas, tas Flintstones, Freds, ja, viņam bija vārds, es nemaldos. Viņš man kaut kā nāk ļoti prātā uzreiz. Viņš jau vispār bija tāds ļoti aktīvs. Nu, viņš bija ļoti aktīvs, man liekas, viņš tur visu laiku kaut ko mēģināja dabūt gatavu, bet tajā pat laikā viņam arī ļoti patika mājās pie televizora pasēdēt un tā relaksēties. Viņš man noteikti nekad nav atstājis iespēju, ka viņš ir darbaholiķis un ka viņam vajag kaut ko šausmīgi dzīvē sasniegt, bet viņš bija ļoti aktīvs, viņš arī nebija tāds pasīvs. Tā kā viņš laikam man rada, zini, tādu, kad viņš darbojās, viņš tur darbojās, bet kad viņš ir atpūtā, viņš ir atpūtā. Tāds ir mans tas priekšstats par viņu tagad tā atceroties. Jā, nu izklausās, ka viņam tāda izdegšana varbūt nedraudēja. Domāju, ka nē. Ka viņš bija aktīvs, bet viņš arī atpūtās un mācēja to darīšanu un būšanu tā kā sabalansēt. Man tā liekas. Jā, un arī tu teici, ka tur tā sirsnības un tā kopienas sajūta, ja, ka viens otram un kopā. Palīdz citi, tas otrs pāris viņiem palīdz atrisināt kaut ko, ja kaut kas neizdodas. Viņš jau nebija nekad viens. Jā, līdzīgi kā Mumini, ja? Viņi nekad nebija viena, vai ne? Vienmēr ir kāds, kur tu vari palūgt palīdzību un sadarbības labas meklēt, vai ne? Tā kopiena, ja? kā tāds atbalsts. Nu, un ja es domāju par savu raganiņu, viņai gan piemīt izdegšanu veicinošas īpašības. Viņa gribēja būt laba un visiem palīdzēt. Un viņa bija izdomājusi arī, viņai arī raganas bija devušas, vecās raganas bija devušas uzdevumu līdz kuram laikam, kļūt par labu raganu. Un viņa nebija noskaidrojusi certifikācijas komisijas prasības, ko nozīmē būt labai raganai, un viņa pēc savas izpratnes, un tad viņa tur visādi, tur sieviņām žagarus mežā vākt un vēl kaut ko, visu kaut ko darīja atspērdamās. Bet labā ziņa, ka tomēr viņai bija burju spējas, tātad visas tās lietas, ko viņa tur paveic, tas nevienmēr bija ar tādu tā kā zirgs velk ratus, ar putām uz lūpām, tas tomēr bija ar kaut kādu elegants, bet tādas īpašības viņai piemīt, ka viņa potenciāli varēja izdegt. Bet viņai bija krauklis, personīgais terapeits, tā teikt, kas viņu balstīja, un viņai bija savu māju, kur patvērties, un savs pārvietošanās līdzeklis, kas ne visur bija jāiet kājām, kas tomēr būtu grūti, un tā viņa tur tā menedžēja. Viņai bija resursi, izklausās, jā. Viņai tas varēja draudēt, bet viņai bija arī resursi, kur patvērties, vai ne? Nu, redz, tas trešais jautājums varētu būt, kā viņi, ja tas notika, tad kā viņi atjaunojās, kur viņi prasīja palīdzību, viņi, piemēram, izgulējās kārtīgi. Freds paskatījās televizoru mājās uz dīvānu un varēja atkal skriet. Jā, tad atjaunojās, kvalitatīvi atjaunojās. Miegs ir pamatlieta, vai ne? Miegs uzturs kustības pamatlieta, vai ne? Nu, redz, šādā vīzē arī mūsu klausītāji var paspēlēties. Padomāt katrs par sevi. Paraudzīties saviem bērnības varoņiem, un kā viņi ir izpaudušies, un kāds potenciāls viņiem piemīt, un kā viņi kaut kādām lietām tiek pāri, ar kā palīdzību, un kādreiz grūtās dzīves brīžos šādas domas var būt palīdzošas un iepriecinošas. Humors vēl bija, starp citu, teica Flintstones, vai ne? Tur bija jautri. Tas arī resurs. Klau, bet vai te vajadzētu savilkt kaut kādu pašrefleksiju starp sevi un šo tēlu? To var darīt. Vai tu jūties, ka tevī ir kaut kas no Pilnīgi noteikti. Kas tas ir? Tad man ir arī milzīga enerģija un milzīgs darbspējas, bet es atcerēšos par sevi. Es neju uz maksimumu. Un es noteikti atradīšu laiku sev un darīšu, ko es gribēšu. Tad atkal iešu skriet, tā kā man pilnīgi noteikti tur ir milzīgas saistība.
Jā, un tev ir arī cilvēki apkārt. Jā, un es arī māku paprasīt atbalstu. Jā, paldies Dievam. Jā, gan man ir kam paprasīt, gan es arī protu paprasīt. Man nav mērķis nekad bijis vienai visu izdarīt un paveikt. Bet man vienkārši patīk daudz darīt, arī fakts. Jā. Tā kā, jā, es varu tur atrast lielu saistību. Redzi, tad Flintstone kaut kā tevi spoguļo. Bet tas tik pārsteidzoši. Jā, mazā raganiņa man arī spoguļo. Jā? Es teikšu, kā ir, jā. Viņai bija tā māja, kas bija svarīga. Man arī ir māja svarīga. Māja dzīvnieks man nav, bet es visu laiku par viņu domāju. Vēlme darīt labu un ir nebeidzama. Un šad tad domstarpības ar vecajām raganām arī man ir ar autoritātēm dzīvē. Jā, tā kā ar tiem bērnības varoņiem kaut kādas paralēlas tur parasti ir. Šis ir ļoti interesanti. Tā kā klausītāji, skatītāji, lūdzu padalieties, ja jums izdevās šo uzdevumu veikt uz sevi, vai jums arī izveidojās tāda līdzīga sajūta, ka tie tēli bērnības iemīļotie tiešām spoguļo arī kaut ko šodienā. Reku mēs ar Žanu secinājām, ka mums tiešām spoguļo. Fantastiski. Un ja gadījumā sanāca varbūt tāda vērtīga tur atziņa, tad tā kā arī, man liekas, Žana, tu norādīji, tur var arī meklēt kādu atbildi. Jā, kāda resursi. Jā, kādi ir tie resursi, kas tad varētu palīdzēt, un ja tam tēlam tur sanāca vairāk ar to izdegšanu tuvākas attiecības, tad kā viņš ar to tika galā, kā varētu tikt galā, tāda spēlēšanās, bet viņai noteikti ir tur liela vērtība. Jā, un tomēr tie pasaka un bērnības tēli, viņi ir tādi... Tur varbūt ir kaut kādas lietas vienkāršāk ieraudzīt, vai ne? Un tur ir kaut kāds pozitīvisms un tas sirsnīgums, jā, kas mūs uzrunā un kad mūsu paši varbūt kaut kāda skepsi un aizsardzības nobrūk. Precīzi, jā. Un mēs skatāmies, bet tie momenti tur tusē viens ar otru, un tas patiešām bija palīdzoši, vai ne? Un Flintstone sabalansēja to darīšanu, būšanu un centās izgulēties un to televizoru paskatīties, vai ne? Tāds vienkāršs lietas. Bet dienas beigās viņas ir ļoti nozīmīgas. Tā ir kaut kāda būšana, vai ne? Katram tā būšana savā. Brīnišķīgi. Šī ir lieliska noslēguma sadaļa. Gan ar tādu vieglumu, gan ar interesantu uzdevumu, kā spēlīti, ko var katrs izmēģināt. Tā kā es tev teikšu, tiešām sirsnīgi paldies, ka tu palīdzēji pavirpināt šo tēmu. Un padalījies ar dažādu informāciju, pieredzi savu. Noteikti novēlu, kā jau nereti tēmās sanāk, aizvirzīties pie pašrefleksijas. Arī, domāju, šajā tēmā tiešām ļoti svarīgi katram ieskatīties sevi, savos ieradumos, savās pieejās, kā tad man iet ar tām robežām un kurā vietā es sev esmu katrs pats. Jā, es esmu sev svarīgs visā tajā svarīguma listē. Jo kā tad arī pārējos man skatīsies, ja es pats sev vispār neesmu svarīgs, tad ko es prasu no citiem, vai ne? Un šis ļoti svarīgs atziņas īstenībā, pie kā nonākt, to es arī jums novēlu, un ko es tiešām novēlu, ir mācamies iet atvaļinājumā tā kārtīgi, tā pareizi sev vislabākajā veidā. Iemācīties būt būšanas stāvoklī, palīdzēt sev atjaunoties, kvalitatīvi atjaunoties tā, lai mums ir resursi atkal turpināt darīt visas foršās lietas, ko mēs noteikti daudz mīlam darīt. Jā, lai mums ir spēks dzīvot dzīvi tādu, kādu mēs to vēlamies. Tieši lai nav tā. Tikai strādāšana. Un ja strādāšana, tad viņai ir enerģija un viņa ir forša. Jā. Vai ne? Kas vainas strādāšanai? Galvenais, ka viņa ir forša un ar jaudu, un pēc tam atkal ir atjaunošanās, resursu vākšanas laiks, pēc tam atkal var darboties. Un ka tas viss ir tādā līdzsvarā. Es domāju, ka tā nav utopija. Tā nav utopija. Ir skaidri jāzina tie elementi, un kas man strādā un kas man sniedz to atbalstu, un tos tad arī, kā saka, uz maksimumu lietot. Jā, tāda ir vērts to savu formulu tomēr meklēt, ja ne? Jā. Un eksperimentēt un atrast to, kas man der, un kur tad ir tā man robeža, un kas ir manai atjaunošanai vajadzīgs, un šīs lietas. Precīzi, un mēs tikai padalāmies ar informāciju, ar pētījumu atziņām, ar pieredzi, un katrs tad pats, kā saka, izloba to esenci un lieto. To es novēlu. Ņemiet par labu, paldies, mēģiniet, paldies tev liels, un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Jā, atā, paldies!